Šis raidījums ticis apmaksāts pateicoties Joyce Meyers kalpošanas draugiem un partneriem. Vai zinat, kāpēc Dievs mums daudz ko nestāsta? Jo, godīgi sakot, nezināmais padara dzīvi interesantu. Mums ar Deivu ir tāda situācija. Mēs īsti nesaprotamies kādā lietā. Viņš visu laiku skatās Hallmark filmas. Un es vienkārši, Dievs svētī viņu, bet es īsti nevaru skatīties kaut ko tādu, kur es jau pēc 5 minūtēm zinu, kā tas viss beigsies. Man ar to ir problēmas. Un Hallmark, nezinu, vai esat pamanījuši vai nē, bet pēdējā kadrā vienmēr ir skūpsts. Tu skaties visu šo filmu, lai sagaidītu to skūpstu pēdējā minūtē. Man patīk noslēpums. Man patīk kaut kas tāds, kas man notur uz krēsla malas. Un es vienu dienu par to domāju. Es domāju, ka daļēji tas ir iemesls, kāpēc Dievs mums nepasaka visas tās lietas, kuras mēs gribam zināt, jo ir noslēpumi. Noslēpuma godība ir Kristus manī apskaidrošanas cerība. Cik daudz no jums piekritīs, ka Dievs ir nedaudz noslēpumains? Viņš ne... Jūs saprotat, es gribu teikt, ka jūs viņam varat prasīt visu, ko gribat, taču par daudzām lietām viņš jums neatbildēs. Un attiecībā uz dažām lietām, ko jūs prasāt, jūs labāk būtu priecājušies, ka viņš jums neatbild, jo jums varētu nepatikt tās, ko jūs būtu uzzinājuši. Bet Dievs, kāpēc tas notika? Nu, tāpēc, ka tu... Tici, ka esi to saņēmis, un tu to dabūsi. Nevar tev precīzi pateikt, kad, taču tas ir tas mirklis, kurā ticība tiek pārbaudīta. Un tad sako iespējams pats svarīgākā daļa, par kuru mēs šajā nedēļas nogalē neesam īpaši runājuši. 25. pants. Un. Redziet, mēs kļūstam patīkami satraukti, kad runājam par lūgšanu un kad tu saņemsi, ko lūdz. Jā, slava! Pavēli kalnam kustēties, un tam nāksies kustēties. Jēzu, es jūtu svēto garu. Un, kad jūs stāvat Dieva lūgdam, tad piedodiet, ja jums kas ir pret kādu. Nu, kur tad tagad palicis tas troksnis? Nu gan, šeit ir palicis nāvīgi kluss. Es nesadzirdēju nevienu pašu āmen. Nevienu pašu aleluja. Pat neviens cilvēks klusībā man nepiekrīt. Šī ir viena no svarīgākajām raksturvietām Bībelē. Kad jūs stāvat Dievu lūgdami, tad piedodiet, ja jums kas ir pret kādu. Ja jums kas ir pret kādu, tu pat nevari dusmoties uz pastnieku. Piedod viņiem. Jā, tagad jūs sākat saprast. Piedodiet viņiem, lai arī jūsu Tēvs, kas debesīs, jums piedotu jūsu pārkāpumus. Labi, skatieties. Kā gan mēs vēl varētu to paskatīties, ja ne tā, kā tas ir rakstīts? Ja es tev nepiedodu, tad Dievs nepiedos man. Wow, tas ir bais. Vai tad tas nav tas, kas tur rakstīts? Vai tu saproti, cik daudz ir kristiešu, kas ir dusmīgi? Ja es paprasītu, es gan to nedarīšu. Es netērēšu to laiku, jo esmu tik daudz darījusi, ka jau zinu atbildi. Ja es paprasītu, cik daudz no jums ir dusmīgi uz kādu, tad šajā telpā atrastos vismaz 60 līdz 70% cilvēku, kas šobrīd ir uz kādu dusmīgi. Un tad vēl jums gribēsies paņemt to dievkalpojumu daļu, kur es runāju par lūgšanu un visa saņemšanu.
un par būšanu spēkpilnam lūkšanā, par vēlnu uzvarēšanu. Mums patīk šīs lietas. Tieši tā vēlns pie manis vairs nerādīsies. Bet tad, kad runa ir par to, lai piedotu tam cilvēkam, kas tevi ir sāpinājis, jūs teiksiet, tas nav pareizi, viņš nav pelnījis manu piedošanu. Vai zini ko, pat ja viņš nav pelnījis, tu esi pelnījis mieru. Vai tu mani dzirdēji? Ļauj man tev paprasīt, kurš no jums klātesošiem ir pelnījis Dievu piedošanu? Nē, jūs neesat pelnījuši. Vai jūs tiešām neko neesat iemācījušies? Nav neviena. Puse no cilvēkiem, kas ir šeit, Čārlis, pacēla savas rokas. Mēs neesam pelnījuši neko no tā, ko Dievs mums dod. Tas, ko mēs esam pelnījuši, ir nomirt un iet ellē. Mēs neesam pelnījuši Dievu piedošanu, taču viņš ir žēlastības pilns un laipns, un viņš ir mīlošs, un viņš mums piedod. Un viņš sagaida, ka mēs piedosim arī citiem. Un viņš saka, ja mēs nepiedosim, viņš nepiedos mums. Es varētu vienkārši pateikt amen un doties uz mājām un tā arī to atstāt, un tad paskatīties, ko jūs ar to iesāksiet. Bet tu vienkārši nezini, ko viņi man nodarīja. Es zinu, ko mans tēvs man nodarīja, un es zinu, ka man dzīvē nekas negāja uz priekšu, līdz kamēr es viņam piedevu. Un es tev pateikšu ko tādu, kas tev palīdzēs piedot cilvēkiem. Atceries to, Dievs man to pateica, un tas man palīdzēja. Sāpināt cilvēki sāpina cilvēkus. Mana tēva dzīvē bija kaut kas pilnībā sagrauts. Viņš uzauga incesta situācijā. Un godīgi sakot, es domāju, ka viņš bija dēmona apsēsts. Viņš man pateica, kad viņam bija 80 gadi, kad viņš man beidzot atvainojās, viņam bija 80 gadi. 80. Un viņš nesāja to nastu sev līdzi visu savu dzīvi. Un lūk, ko viņš man pateica. Viņš teica, nebija nekādas iespējas, kad tu biji jauna, un es biju jauns, ka es būtu varējis, nebija nekādas iespējas, ka es būtu varējis sevi atturēt no tā, ko es tev nodarīju. Viņu kontrolēja. Tas, protams, nenozīmē, ka tas ir normāli. Tas nenozīmē, ka tā var darīt. Taču mēs varam būt žēlsirdīgi. Vai tu labāk gribētu izrādīt žēlastību vai dusmoties? Un šī jau atkal ir lieta, ar kuru mēs iekļamies nepatikšanās. Jūs teiksiet, es centos piedot. Un šeit arī mēs aizķeramies ar savām sajūtām un emocijām. Jūs varat lūgt Dievs, Jēzus vārdā, es viņiem piedodu, Kungs, es viņiem piedodu, es gribu viņiem piedot, palīdz man viņiem piedot, es piedodu viņiem. Un pēc tam nākamajā reizē, kad jūs viņus redzat, jums ir vēlms sist viņiem pa seju. Tāpēc ieklausieties manī. Jūs pieņemat, ka neesat viņiem piedevuši, tāpēc, ka mirklī, kad viņus ieraugāt, jūs nejūtat, ka kaut kas būtu mainījies attiecībā uz viņiem. Es neiešu projām, kamēr jūs to nesapratīsiet. Ja jūs pieņemsiet lēmumu un darīsiet to, ko Dievs jums saka darīt, jūs lūgsiet par to, lai viņiem piedotu. Tad jūs lūgsiet par viņiem, lai viņi tiek svētīti. Ak vai! Es būšu godīga ar jums. Es teicu Dievam, es negribu, lai viņi būtu svētīti.
Bet redz, kas par lietu. Kad tu lūdz par to, lai Dievs svētī kādu, kas tev nodarīs pāri, tas nenozīmē, ka Dievs viņam iedos jaunu mašīnu un jaunu māju. Iespējams, ka pirmā lieta, ar kuru Dievs viņu svētīs, būs nedaudz patiesības. Un tagad es jums pastāstīšu, kā pievienot īstu spēku savai dzīvei. Vai gribat, lai es jums to pastāstu? Tas cilvēks, kas tev nodarīs pāri, kas pret tevi rīkojies netaisni, tas, par kuru tu tagad lūdz, un tu viņu svētī, neskatoties uz to, ka tas ir grūti. Un iespējams, ka tu vēl joprojām nejūties savādāk attiecībā uz viņu, taču tu turpini teikt, es izdarīju savu daļu, es izdarīju to, ko Dievs lika man darīt. Redziet, mūsu daļa ir paklausība, bet Dieva daļa ir sajūtas. Bet pagaidiet. Ja jūs gribat pievienot savai dzīvei reālu spēku, tad, ja viņiem ir vajadzīga palīdzība, palīdzi viņiem. Iedomāsimies tā, Čārls, tu gan šo draudzi visus šos gadus, un tu esi ļoti smagi strādājis. Un iedomāsimies, ka kāds no tavas komandas, un tas nenotiks, es tikai to iztēlojos, Kāds no tavas komandas, kam tu uzticējies, kuru mīlēji un apmācīji, sāk rīkoties tev aiz muguras un rada šķelšanos. Un tā viņi aiziet no draudzes un paņem sev līdz 60-70 cilvēkus un uzsāk jaunu draudzi turpat blakus. Tas būs ļoti sāpīgi. Ļoti sāpīgi. Un pirmais kārdinājums būs sadusmoties un būt dusmīgam. Bet es pateikšu, ko tu vari izdarīt. Tu vari iegādāties priekš viņiem skaņas iekārtu. Tu vēl nesmaidi. Es runāju par to, vai tu gribi zināt, kā salauzt velna spēku pār savu dzīvi. Nopērc viņiem jaunu skaņas iekārtu un lūdz, lai Dievs viņus svētī tik lielā pakāpē, kā viņš grib. Un neiedomājies pat uz mirkli, ka kāds varētu nepareizi izturēties pret tevi un būt veiksmīgs. Nu, taču jūs esat man ievirzījuši citā virzienā, nekā man bija paredzēts iet. Dievs saka, ja mēs viņam paklausīsim, viņš būs ienaidnieks mūsu ienaidniekiem. Kad Dievs man to iemācīja, man bija tāda sajūta, ka es esmu atradusi slepenu ieroci. Bībelē ir teikts, svētī savus ienaidniekus. Esi labs pret tiem, kas tevi izmantojuši un nepareizi pret tevi izturējušies. Tas ir tas, kas tur ir teikts. Lūkas 6. Esi pret viņiem labs, svētī viņus. Ja tavs ienaidnieks ir izsalcis, iedod viņam kaut ko padzert. Ja viņš ir izsalcis, iedod viņam kaut ko paēst. Piepildi viņa vajadzību, palīdzi viņam. Ja tev darba vietā ir kāds cilvēks, kurš slikti pret tevi izturas, un pieņemsim, ka tu padzirdi, ka viņa mašīnai ir saplīsis motors, un mašīna būs servisā uz veselu mēnesi, un viņš nezina, kā tiks uz darbu, viņam būs jābrauc ar sabiedrisko transportu. Kā būtu, ja tu piedāvātu katru rītu aizbraukt viņam pakaļ un aizvest viņu uz darbu, un pēc tam vakarā atvest viņu mājās? Man patīk šie vājie aplausi, kurus es dzirdu. Bet tas būtu nepatīkami. Tas būtu ļoti grūti. Bet katru reizi, kad tu izvēlies darīt pareizo lietu, lai gan tas šķiet, ka tas ir nepareizi, tu pieaudz. Tu pieaudz.
Un es ne mazākajā pakāpē nejokoju, es pati esmu to darījusi. Un lūk, ko es jums pateikšu, tai mirklī, kad tu to izdari, tu saņem brīvību. Tu teiksi, nu es to vienkārši nespēju izdarīt. Jā, tu vari. Jo pretējā gadījumā, ja mēs nevarētu to izdarīt, tad Bībelē nebūtu teikts, ka mums tas ir jādara. Nav neviena lieta, kuru mēs nespētu izdarīt, ja Dievs ir teicis, ka mums tas ir jāizdara. Un viss, ko Dievs mums liek darīt, ir domāts mums par labu. Bet atcerieties, ko es teicu par sajūtām un emocijām, jo tieši tas ir tas, kas rada cilvēkos neizpratni par piedošanu. Jums liekas, ka tikai tas, ka jūs nejūtat nekādas izmaiņas, liecina par to, ka neesat piedevuši, un tāpēc jūs turpināt nākt pie altāra pēc lūkšanas, lai spētu kādam piedot. Jums ir jāsaka Dievs. Es viņiem piedevu, es no sirds lūdzu, lai viņiem piedotu. Es lūdzu par viņiem, es lūdzu, lai tu viņus svētītu. Ja viņiem vajadzīga kāda palīdzība, tad parādi to man, un es viņiem palīdzēšu. Un lūk, ko es jums pateikšu, tas neprasīs ne cik ilgu laiku, un tavas emocijas un sajūtas nonāks saskaņā ar tavu lēmumu. Tas vien bija tā vērts, ka tu šodien atnāci. Un es tev varētu dot piemērus no savas dzīves, taču es patiešām gribu turpināt šo tēmu, tāpēc... Jā, tā ir brīnišķīga rakstvieta, Marka 11. nodaļā. Visu, ko jūs lūkšanas laikā lūksiet. Ticiet, ka esat dabūjuši, tad tas jums notiks. Jā! Dievs ir labs. Un, kad jūs stāvat Dievu lūgdami, tad piedodiet, ja jums, kas ir pret kādu, palaid to vaļā un atstāj to. Lai arī jūsu Tēvs, kas debesīs, jums piedod jūsu grēkus un pārkāpumus. Lūk, ko es jums teikšu. Tas, par ko es šobrīd ar jums runāju, tas ir iemesls, kāpēc draudze ir tik vāja. Es šobrīd lasu apostuļu darbus. Un es to zinu, jo esmu to lasījusi jau iepriekš, taču iemesls, kāpēc viņiem bija tādi brīnumi un tāds spēks bija iekš tā, ka viņi bija vienoti. Viņi nebija dusmīgi viens uz otru, un nebija tā, ka viņi viens otru neieredzēja. Viņi visi pārdeva savas lietas, un viss viņiem bija kopīgs. Viņi parūpējās par to, ka nevienam nebija nepiepildītas vajadzības. Viņi viens par otru parūpējās. Padomā, tajā laikā, ja cilvēks meloja svētiem garam, viņš krita miris. Mums šodien šis tas no tā laika noderētu. Vai zini, kāpēc? Un es nejokoju. Jo vai zināt, kas mums pietrūkst? Dievbijības. Lūk, ko es tev pateikšu, un es jums saku Dievu priekšā patiesību. Es te nebūtu. Es nebūtu te, kur esmu savā dzīvē un nedarītu to, ko Dievs man ļauj darīt. Es labi zinu, ka velns mani neieredz. Un es nevaru spēlēt spēlītes, ja gribu palikt dzīva. Un es baidītos uz kādu palikt dusmīgi. Vai zinat, kāpēc? Jo es zinu šīs lietas. Un es tādējādi atvērtu durvis ienaidniekam, kurš var man nodarīt pāri. Jūs varbūt tam nepiekritīsiet, taču es jums saku, tas ir tas, kam es ticu. Es ticu, ka mēs esam atbildīgi par to, ko mēs zinām. Mēs esam atbildīgi par to, ko mēs zinām. Zināt, ko labu darīt, un to neizdarīt, ir grēks. Un vai ziniet, es ar jums tā runāju tāpēc, ka jūs man rūpat. Es ceru un lūdzu, ka vēl pirms es nomiršu, es redzēšu spēkpilnu draudzi. Es gribētu, ka cilvēki baidītos nepaklausīt Dievam. Pareizajā ziņā. Ne jau baidītos no tā, ka Dievs viņiem nodarīs pāri, bet tajā ziņā, ka būtu šī godpilnā cieņa un sajūsma,
par to, ka Dievs ir brīnišķīgs un varens un tik ļoti spēkpilns. Es šorīt lasīju, vakar no rīta es lasīju par to, ka tad, kad Dievs bija uz kalna un deva Mūzum baušļus, tad neviens nevarēja pat pieskārties tam kalnam. Ja kāds dzīvnieks kaut vai pietuvojās kalnam, tas mira, jo tur bija Dieva svētums. Un, kad Dievs parādījās Mūzum degošajā krūmā, viņš teica, novelc apaus no savām kājām, jo šī zeme, uz kuras tu stāvi, ir svēta zeme. Bet mēs šodien ejam uz draudzes, sēžam un sūtam ziņas saviem draugiem, ka mācītājs tur sludina. Ceļamies kājās un ejam projām tad, kad cilvēki tiek piesaukti uz Jēzus pieņemšanu, rāpjamies pār cilvēkiem, kam vajadzīga glābšana. Redziet, tagad jau es varu teikt visu, ko es gribu, jo man ir 10 minūtes un tad es braucu prom no pilsētas. Un līdz tam mirklim, kad es atgriezīšos, jūs jau atkal mani mīlēsiet. Tā ir taisnība. Mums pat cilvēkiem ir jāmāc, kā ģērbties. Zini, ja tu esi sieviete, tad visiem nav jāredz tev zem svārkiem un no augšas, kas aiz blūzes. Bet tas ir modē. Es atceros, kā veiklā mērīju kādu kleitu, un tai bija šķēlums, kas uzgāja līdz pat šejienei. Un es teicu, nē, tas man nederēs. Bet darbiniece teica, o, dārgā, tā kleita tev piestāv, tas ir modē. Es atbildēju, tas nav modē, tur, kur es strādāju. Bībelē ir teikts, izejiet no viņu vidus un nošķirieties. Nav teikts, ejiet pasaulē un esiet tādi paši kā viņi. Un mans personīgais viedoklis ir tāds, ka mācītājiem ir jāsaka šīs lietas cilvēkiem. Jo, godīgi sakot, reizēm cilvēki vienkārši to nesaprot. Vecāki viņiem to nav mācījuši, neviens viņiem to nav mācījis. Un mums draudzē jābūt praktiskiem un jāmāc cilvēkiem lietas, kas viņiem palīdzēs iet pareizajā virzienā. Pirms jūs ejat ārā no mājas, pieiet pie spoguļa un uzdodiet sev jautājumu. Vai es izskatos pēc dievbijīgas sievietes, un tas nenozīmē, ka tev vajadzētu, es ģērbjos labi, bet es neģērbjos. Tu vari būt skaista un svēta. Šis raidījums ticis apmaksāts pateicoties Joyce Myeras kalpošanas draugiem un partneriem.